Čau! Šoreiz būs stāsts par cauruļu kontaktmetināšanu. Šajā gadījumā var redzēt, ka 160 caurulis tiek metināts, 12 metru gārs. Protams, mums vajag krietni garākus, tāpēc tiek metināti kopā. Šeit var redzēt, kā tiek savilts, nofiksēts attiecīgi viens otram pretī, lai būtu precīzi. Un tā. Paņemu salveti, notīru priekš smiltis, lai nebendētu nazi griezējam, un lieku klāt frēzi, vai kā viņi sauc, lai uztaisītu perfekti vienādas plaknes. Tiek nofrēzēts abām caurulēm gali. Gali nofrēzēti, ņemam frēzi nost. Savācam atgriezumus, ieliekam, protams, maisā. Paņemam salvetes, tehnisko spirtu, aizmirst, kas viņš īsti skaitās, tas nekas. Un attaukojam nofrēzētās malas, lai nebeidotas brāķi un tā tālāk, jo, ja kaut kādi tauki vai kaut kas nav riktīgs, var notrūkt velkot iekšā zem zemes, un tas vairs nav jauki. Notīram abas puses. Tagad ņemam pannu. Pannā ir aptuveni 220 grādi un saspiežam kopā sākumā ar lielāku spiedienu, lai izveidojās riņķī tāda saucamā lūpiņa, lai viss riņķī saspiest kontakti kārtīgi, kā saka, lai nav nekur nekādas šķirbes, ja kas, paturam noteiktu laiku. Šai caurulē sildēšanas laiks ir 91 sekunde. SDR 17,6. Te var redzēt, cik jau ir sametināts. Te ir sametināts jau ir kaut kādi 20 metri, 24 laikam. Blakus ir 60, tās divas caurules. Tagad viņš vēl karsējās. Un tagad ņemam nost. Tas viss jāizdara ātri, ilgākais laiks 7 sekundēs tas jāpaveic. Saspiežam, un izveidojas tāda kontaktmetināšana. Un diezgan ļoti izturīga. Un šajā situācijā mēs iekšu griežam ārā, kas ir to, ko varējāt redzēt to maliņu, un iekšpusē tieši tāda pati ir, lai nebūtu, tiek griezt ārā tas iekšējā. Tāda šajā projektā bija prasība, kaut gan man liekas, ka tas īsti nav vajadzīgs, bet labi, tā ir. Liekam līdz galam, tas ir aptuveni uz 12 metrus, plus mīnus, jo attiecīgi no ārā temperatūras viņš arī stiepjas un saraujās. Tad mēs esam noteikti tā dziļumā ievilkuši un griežam nost. Sākumā griežam, līdz atdurās paliek smagāks, griežam un klik, paliek viegls. Viss pagriežam bišķi atpakaļ un velkam ārā. Līdz pusē atvelkam, atvienojam, lai nav tik gartās štanga. Vienkārši, lai vieglāk strādāti. Ja divatā, tad varbūt var arī visu vienu gabalu izvilkt. Tā kā uz ceļa ir, tad mēs bišķi savādāk. Te izvelkam otru daļu ārā. Un tai otrā daļā ir klāt tas, kas nogrieztā maliņa. Šāda ir tā maliņa. Viņa ir izgriezta. Tā kā ir pagājis noteikts laiks, tiek atlaista viss šitie te satvērēji un darbs ir pabeigts. Liekam nākamo cauruli. Un šajā situācijā var redzēt, ka jau velkam iekšā 3 pa 160 plus 40. Labi, paldies, ka skatieties. Līdz nākamajai reizei. Atā!